Ko bioenerģētika dara? Vai ko dara speciālists, kurš nodarbojas ar bioenerģētiku, lai palīdzētu sievietei un vīrietim saprast, kas viņiem ir vajadzīgs un kā viņiem to panākt? Tad tieši otrādāk bišķiņ tomēr pie tām ārām atgriezīšos. Neatkarīgi no krāsām un visa pārējā, vai nu ir caurlaidamība vai nav. Viņa ir ļoti laba, bez aizķērieniem, tādā gadījumā, ja cilvēks ir patiesis un nemaz nemānās. Līdz ko cilvēks mānās, mānīties var tikai sev, nevienam citam. Tā tajā vietā notiek spazmēšanās. Kā jau es teicu, ir zināmi sabiezējumi, kuri rada blokus, un tie centri, caur kuru mēs ieelpojam un izelpojam ķermeniski, ne tikai caur muti un plaušām, viņi paliek lēnāki. Katrā vietā, tad, kad mēs attiecībās izdomājam kaut ko, ko mums gribētos, bet to nesaņemam, īstenībā mums viņas pazmējās. Šī ir biežākā lieta, ar ko nodarbojās visi cilvēki. Es izdomāju no sava jaunā cilvēka, kad viņš ir tāds un tāds, un pēc tam ļoti pārdzīvoja, ka viņš tāds nav. Citiem vārdiem sakot, uzliek uz viņu cerības, translēju kaut kādu viltus vēlmi un mēģinu padarīt cilvēku par to, kas viņš īstenībā nav. Šajā vietā arī notiek pietiekoši liela nobīde attiecībās. Viņa uzrādās pirmo reizi, tad, kad mēs noņemam rozā brilles, kurā periodā mums liekas, ka viss ir brīnišķīgi, viss tur ir fantastiski un putni dzied, dvēsele ir priecīga, auras abiem tajā brīdī ir tik tiešām lielas, tāpēc, ka viņas atrodas vertikālē, viņas priecājās viena par otru, tāpat kā mēs runājām par kafiju, ja man viņa garšo. Bet tajā brīdī, kad izrādās, ka cilvēkam ir arī otra puse, un šo otru pusi es pēkšņi ļoti kategoriski nepieņemu, tad sākās attiecību konflikts, kurā izrādās, ka nav aprunātas situācijas, kā mēs rīkosimies tad, ja mūsu viedokļi nesakritīs. Ir divas, es varbūt drusciņi tā kā aizgāju nost tagad no tā jautājuma, ir divas pozīcijas strīdā, jeb attiecībās, kompromiss un sadarbība. Kurš mums šķiet labāks? Loģiski sadarbība, vismaz man. Jā, man arī. Kas tev, Vladi? Tev konflikts? Es pats sev patīku, un es pats sev nekonfliktēju. Labi, es negribēju. Es šeit tikai klausos. Ok, tad es mēģināšu tad drusiņi apzīmēt, kurā vietā ir tā atšķirība. Kompromiss ir tad, kad katrs cilvēks nedaudz piekāpjās un nelīdz galam dabūja rezultātu. Īstenībā tas ir kompromiss ar sirdsapziņu. Sadarbība ir tad, kad abi divi izdomā, kā viņi tomēr rezultātu var dabūt, un tajā laikā izdarīt tomēr viens otram labu. Šī ir lieta, kurā enerģētika katram būs vesela. Un ir otrs jautājums, otra puse pareizāk šim pašam jautājumam, kā tieši bioenerģētika var palīdzēt attiecībās. Cilvēkam ir ļoti daudz smalko ķermeņu, krietni vairāk kā to parasti apzīmē ezotēriskā literatūrā, viņi ir 15. Tur ir grācijas un ritma ķermenis, ir eteriskais ķermenis, ir astrālais, ir supermentālais, ir instinkts un somātikas, tas, ko mēs saucam tādā žargonu vārdā čujs. Tas ir somātikas ķermenis, ir intuitīvais ķermenis, tas ir tas, kuru cilvēks jūt, ko man vispareizāk darīt ir šajā brīdī, šajā dzīvē attiecībā no manas kosmiskās attīstības pakāpes. To nodarbojas intuitīvais ķermenis. No šī visa skaita es gribēju izcelt vienu, tas ir grācijas un ritma ķermenis, kurš ir tā kā radio vilnis, tieši tajā, kur mēs tagad strādājam. Viņš nepārtraukti dod signālu uz kaut ko un saņem atbildi, dar, nedar. Nepārtraukts lukators, un tā kā mēs skatāmies uz cilvēku, kas jūtu, man ir, vai es jūtu, tā kā nav. Loģikai tur nav nekādas jēgas. Ritma ķermenis skaidri uzrāda. Ar šo cilvēku man ir pareizi būt kopā, kā jūtās mans ķermenis, vai nu nav. Cilvēki, kas jūt un ir trenējuši sensoriku, proti just visus smalkos ķermeņus, viņi to var izdarīt, kā zināmu skanēšanu, jebkurš cilvēks pilnīgas pasaules to jūt pēc ķermeniskām sajūtām. Jebkura ķermeniskā sajūta mums skaidri pateiks priekšā, šis cilvēks ir manējis vai nav. Es pat vēlāk viņas var izstāstīt. Bet ir iespēja arī viņam kļūdīties? Mainīt kaut ko, ja es redzu, ka viņš nav vai ka mēs jā, un tieši tas pats princips, kā jau mēs sākumā runājam, ir jābūt godīgam. Ja nav, vispirms tas ir jāizstāsta, un pēc tam jāapskatās, kā tad reaģēs mans ķermenis. Varbūt, kad pretenzija ir bijusi nevis šīs enerģētikas nesakritība, bet mānīšanās nesakritība, kas uzreiz uzrādās. Man uzreiz jautājums, kā tad izpaužās tas, ka tas nav īstais, tās kaut kādas sāpes, kā tad es varu sajust?
tad, kad sportists skrien, un kādā brīdī dabūja kaut kādu traumu, izmeģīja potīti. Tad viņš parasti savu saka tādu informāciju. Es nepietiekoši iesildījos, kaut kā bija neveiksmīga diena. Īstenībā nē, tas notiek tajā brīdī, tad, kad viņš negribēja skriet. Tātad ķermenis uzrāda jebko. Mūsu barības vads nodarbojās ar pārtikas pārstrādi. Ar ienākošās informācijas pārvēršanu par man pieņemamu informāciju. Respektīvi, viņš pārvāra. Jā. Ja es kādu cilvēku nepārvāru, tad man momentāli sāks burkšēt vēders. Jā, es tā pagriezos uz cēliem, tāpēc, ka nevar rādīt uz cilvēku, kas rādīju uz pakaramo. Var arī dzirdēt visu, jā. Šeit vēders. Ja reibs galva, tas nozīmē, ka cilvēks ir aizsapņojies. Tas ir tās diezgan izteikts plus ievainojums. Tad šīs ir tās pazīmes, kas man norāda, ka, pieņemsim, tas cilvēks, ar kuru es tā kā plānoju uzsākt attiecības, īsti nav. Jā. Kad jebkura no tāda veida izpausmēm var liecināt, ka viņš nav īstais. Bet kā, pieņemsim, tad, ja es jūtu, ka viņš ir īstais, bet viņš atkal domā, ka nav. Tur var kaut kā sabīdīt to visu, lai tas iet kopā? Tad ir vairāk varianti, ir jāapstāst, kāpēc tas tā notiek. Vai viņam ir zināmas bailes dzīvē, viņš tātad ķermenis, enerģētiskais ķermenis, viņš nemelo, viņu var ļoti precīzi pateikt. Viņam patīk, bet mentālā bailes, ja bijusī pieredze par attiecībām, kur viņš darīja tā, un viņam nesanāca, un viņam tagad ļoti no tā bailes ir rada šo bloku, un tas ir tieši tas, kas viņam traucēja ienirt šajās attiecībās, tā kā mēs sakam, ar galvu uz leju ūdenī. Labi, atbildes uz jautājumiem mēs vēl varēsim piedāvāt, ka mums tagad vajag paklausīties sporta ziņas, bet atcerieties, ka mūsu mails ir svh@radio.svh.lv un piezvaniet 67339933, uzdodiet savu jautājumu, jums ir lieliski iespēja. Jā, ja jūs gribat zināt par attiecībām, par enerģētiku, vai tas sāls galu galā ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, jā? Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar Delfi Sports. Tas bija sporta ziņas, kā jūs dzirdējāt, esam atpakaļ studijā. Andžejs Reiters, Liene Bērziņa, Vladis Goldbergs, ko tik mēs nepagūvām izrunāt. Bioenerģētika. Liene pagūv uzdot jautājumus, mums pagūv pienākt vēstules, kur cilvēki priecājas, ka par šādām tēmām tiek runāts, un mums ir zvans, varbūt sāciet runāt, un es pacelšu un paklausīšos, un ja pieslēdamies uzreiz, kā es gribu. Klausamies zvanu, es domāju, ka varētu paklausāmies, jā, cilvēks ir gaidījis un grib runāt. Halo, mēs jūs klausamies. Labdien! Labdien! Gribēju uzdot jautājumu jūsu viesim. Droši. Pieņemsim, viņš pagājušajā gadā bija aizgājis pie dziednieces, un viņam teica, ka viņam neesot auras. Vai tas ir iespējams? Aura ir pat jebkura... Jā, es iejaucos par ātru. Aura ir jebkuram pat priekšmetam. Tāda lieta būt nevar. Viņa var būt ļoti maza, viņa var būt novārdzināta. Tas parasti ir tādos gadījumos, ja cilvēks ilgstoši dara to, kas viņam nepatīk. Pietiekoši bieža situācija mūsdienu sabiedrībā ir tā, ka cilvēks iet uz darbu, tāpēc, kad vajag izdzīvot, vajag pelnīt, bet darbs viņam nepatīk. Šādā gadījumā aura būs ļoti maza, un speciālists, kurš nav pietiekoši diplomātisks, ja viņš pateiks kaut kādu šādu te informāciju. Bez auras cilvēks nevar būt. Jā, tad arī klausītāji... Aura jums maziņa. Jūs gadiet. Klausītāji uzvedināja man arī uz jautājumu par to, ka, tu esi atradis savu mīļoto cilvēku, jums viss ir kārtībā, viss ir lieliski, bet pēkšņi pieņemsim pāris izdoma aiziet pie zilnieku vai astrologu, kurš pasaka, klausieties, jums tur vispār pēc zvaigznēm un vispārējā nekādīgi nesaskan. Šitais jautājums kam ticēt, kam neticēt? Ļoti ķecerīgs. Ja es, būtu politiķis, šajā brīdī pa manīm nebalsot ļoti daudz cilvēku. Tādēļ, kad ejot kaut kur, prasot viedokli par sevi, es īstenībā uzticu savu dzīvi kādam citam cilvēkam. Citiem vārdiem sakot, es pasaku, es sev neuzticos. Es esmu pēdējā vietā, viņš ir pirmajā vietā. Man ļoti patīk, ka cilvēks domā par savu dzīvi un rīkojās proaktīvi. Neatkarīgi no tā, vai informācija, ko pateiks šis speciālists, būs pareiza vai nē, tātad atbildīs patiesībai vai nē, jebkurā gadījumā es sekošu kaut kādam scenārijam tajā. Un šis scenārijs būs tas, kuram vai piekrītot vai nepiekrītot, es mēģināšu pieturēties. Nevarēšu no viņa izslēgties pat tad, kad būšu jau projām no turienes. Viņš atstāja diezgan lielu iespēju uz dzīvi, un pavisam netīšām es sāku savu dzīvi tam pakārtot. Šī lieta, ko nevajag darīt nekādā gadījumā. Principā veiksmīgas attiecības mēs varam izvērst, ja tāpēc, ka mēs ļaujamies ietekmēties kādu citu viedokli. Jā, ļoti
ļoti tieši, un ja mēs runājam par ģimeni, kas ir ļoti būtisks jautājums, un varbūt visbūtiskākais šodien tieši šīs tēmas sakarā, tad, kad vīrs atved mājās jauno sievu, viņam ir jāpasaka māmiņa, es tevi ļoti mīlu, bet tagad pirmo violi spēlēs viņa. Ja viņš tā neizdara, šajās attiecībās nekad nebūs kvalitātes. Tad, kad es eju pie pareģa, bija jebkā, un viņš man saka, kā būs, tad īstenībā es saku, nē, tev ir pirmā vieta. Tas cilvēks, lai paliek otrā vietā, tas nav pareizi. Man ir jābūt tā, ka tas, ar ko es nolēmu savu dzīvi būt kopā, tas man uz to brīdi ir tas cilvēks, ar ko es saku, jā, šeit. Labi, es saprotu, mums ir jautājums. Mums ir pāris jautājumi, izmantosim to, ka cilvēki tur ir. Vaicā, vai organisms reaģē uz cilvēku, vai var reaģēt arī uz nesakārtotu situāciju, attiecībām, blakus attiecībām? Vai organisms to reaģē? Jā, protams. Mēs jau tā kā šim jautājumam pieskārāmies. Ķermenis dod ļoti skaidrus signālus par dažādām lietām, un tieši tāpat kā ritma ķermenis saka ar dažādām vēders burkšķi vai galva reibst, vai paliek rokas kājas augstas, vai sāpēt mugura. Šādu informāciju ritma ķermenis dod par citu cilvēku, bet arī par notikumu. Ja ejot kaut kādā vietā, entās reizes, tas nesanāk, benzīns beidzās, vēl kaut kas tur, tas nozīmē,